atgriežamies mēs pie šīs dienas mūsu galvenā mērķa, pie lieliskiem atradumiem, un, kā jau es teicu, mēs šodien esam kopā lieliskajos atradumos ar Aiju, un Aija, tu droši vien drīksti tagad pieslēgties, jo mēs ar Aiju centīsimies veidot sarunu, bet es domāju, ka Aija gan jau stāstot atbildēs arī uz daudziem jautājumiem, kurus es viņai esmu sagatavojis, jau pat neuzdodot, jo tā tas ir vienmēr. Un tātad man ir liels prieks, kad ir noticis šis tilts no Eiropas uz Austrāliju, uz pavisam citu kontinentu, un tas tik tiešām ir unikāls notikums. Es nezinu, kā Airas dzīvē, bet manā noteikti, un es domāju, ka Dzīves elpas klausītāju dzīvēs arī. Un mēs šodien runāsim par ļoti, manuprāt, ļoti mums visiem vajadzīgu tēmu, par to, kā sevi radīt un kā ikdienas dzīvē sevi vairot šo te laimes sajūtu un šīs te pozitīvās prieka emocijas. Un tā kā Aija ir cilvēks, kas ir studējusi šo te pozitīvo psiholoģiju, un viņas ikdiena arī saistās ar šo te pozitīvo domāšanu, un arī apmāca daudz cilvēkus visā pasaulē. Un es domāju, ka es vairāk neko īsti nestāstīšu, lai Aija pati stāsta, kas viņa ir, kāpēc viņa ir Austrālijā, un vai tas ir bijis tavs kaut kāds izaicinājums tavai laimīgākai dzīvei, un mazliet varbūt pastāsti, ko tu ikdienā dari, un tad jau ķersimies klāt visam pārējam, un es tagad noņemšu Aijas slaidus. Es arī padalīšos ar vienu savu laimīgo sastāvdaļu, kamēr vēl mums ir saule riet, es parādīšu savu skatu, kas varbūt var redzēt fonā, tas ir Sidnejas tilts un operas nams tur fonā. Lūk, tas tā. Tas tā kā noskaņas radīšanai. Mums tagad ir vakars un saules riets, tā kā mēs esam dažādās laika zonās. Jā, tad es uzlikšu, es saprotu, savus slaidus. Priecājos, paldies, ka uzaicinājāt. Un tad mēs paskatīsimies, un es pastāstīšu par to, ko tad es daru un kā es vienlaicīgi darbojos, var teikt, Latvijā un Austrālijā savā ziņā. Tātad stāsts ir par to, ka es esmu augusi un dzīvojusi Latvijā lielāko daļu savas dzīves, bet ceļš man aizved uz Austrāliju. Kad man jautā, kāpēc uz Austrāliju, tad es atbildu godīgi mīlestības dēļ. Mans tagad vīrs tātad dzīvo Austrālijā, viņš nav austrālis, viņš ir amerikānis, un tas ir iemesls, kāpēc es dzīvoju Sidnejā. Tomēr jāsaka, ka Austrālija ir bijusi ļoti laba arī manai personiskajai attīstībai un tām iespējām, ko es varu darīt un ko es varu tālāk nest pasaulē. Jo šeit es Sidnejas universitātē apguvu pozitīvo psiholoģiju un coaching psiholoģiju. Tas ir iespēja strādāt ar cilvēkiem gan semināru veidā, gan viens pret vienu, palīdzot veidot šīs lietas tādas kā laimes sajūta, šīs lietas tādas kā izpratne par to, kā mēs varam dzīvot labāk, kā mēs varam pilnvērtīgi realizēt savu potenciālu. Un man bija prieks, ka es to varēju mācīties universitātē, Sidnejas universitātē tieši universitātes kontekstā un skatīties pētījumus labākos šajā jomā un zinātniski pieeja šim jautājumam, kas man ir svarīgi. Un tā, teiksim, tas, ko es daru ikdienā, es vadu gan seminārus par šīm lietām, kā laime, apzinātība. Un tajā pašā laikā viens no interesantākajām vietām, kuras vadu seminārus, kas varētu klausītājiem likties eksotiski, ir es vadu seminārus uz kruīzu kuģiem. Lielie Princess Cruises kuģi, kuros ir 2000 pasažieru, tur attiecīgi ir lielās auditorijas, kurās tagad arī ir populāri semināri
par laimi, par laimīgāku, labāku novecošanu un šiem jautājumiem. Es vadu seminārus uz kuģi, piemēram, kuģis, kurš brauc Āzijas ceļojumā. Lūk, tas tā īsumā. Tas īsumā par mani. Jā. Vēl uzreiz tad, jā, es tomēr varbūt sākšu, paprasīt jautājumu, lai nav tāds monologs. Okay. Jā. Nu, tad varbūt ķersimies klāt tam, varbūt tās, kam dēļ mēs tevi esam atraduši lieliskajos atradumos. Tu studē pozitīvo psiholoģiju, vai studēs pozitīvo psiholoģiju, un arī šobrīd, kā jau tu pats stāstīji, tu pasniedz to visu. Un, nu, varbūt tās par to pastāsti, kas tad ir šai te laimes sajūtai, šai pozitīvai domāšanai pamatā, un kā mēs varbūt tās paši varam to savā ikdienā radīt, jo īstenībā jau mums pašiem viņi ir, mūsos jau viņi ir, mums tikai ir jāmāk viņu radīt vēl, nu tā kā attīstīt. Kas ir pamatā, ar ko vajadzētu mums tā kā varbūt sākt tajā visā darbā? Jā, uzreiz es arī teikšu, ir svarīgi tā kā atšķirt vai skatīties uz to tā, ka pozitīvā psiholoģija ir vairāk nekā tikai šis te domāsim pozitīvi un viss izdosies. Pozitīvā psiholoģija ir drīzāk tā kā zinātne par laimi, jeb laimes pētīšana, sapratne par to, kas ir šīs mūsu stiprās puses, kas ir mūsu potenciāls. Tāda kā iespēja kļūt, kā latvieši teikt, par savas laimes kalējiem. Jo tas ir tas, kam es arī attiecīgi ticu, ka mēs esam savas laimes kalēji. Un tas ir tas, ko es mācu, ka mēs izvēlamies, kā mēs skatīsimies uz dzīvi, kā mēs dzīvosim. Mēs neizvēlamies apstākļus, bet mēs izvēlamies savu skatījumu, un arī īstenībā mēs varam kultivēt un veidot savu iekšējo laimes sajūtu, savu labsajūtu ilgtermiņā. Un kad es šīs lietas mācu, un kad es stāstu par to, ka tā nav nekāda raķešu zinātne, kur ir kaut kādas nesaprotamas formulas, tās visas ir tādas vienkāršas lietas, bet svarīgākais ir viņas praktizēt ikdienā un katru dienu, un, teiksim, tā vērst savu uzmanību uz šīm te laimīgajām atmiņām, laimīgajām lietām, lai veidotu šo te laimīgo dzīves stāstu. Un, kad es par to mācīju, un kad es, teiksim, centos stāstīt par to, es domāju, bet kā ar praktisko pielietojumu? Un tas arī ir šis atradums, tas ir tas, ko man radās vajadzība izveidot. Jo es sapratu, ka šādas lietas pasaulē pagaidām nav, un šī lieta ir laimes krātuve, kas attiecīgi būtu pieejama visiem ikdienā uz mobilajiem telefoniem. Tā ideja ir tāda, ka mūsu smadzenes ir plastiskas. Mēs esam plastiski visā savā būtībā. Un ja mēs iemācamies savu uzmanību ikdienā aizvien vairāk pievērst šiem te mazajiem laimīgajiem notikumiem, pamazām izveidojas šī sajūta par laimīgo dzīvi. Un tas ir piereduma un prakses jautājums. Un tā kā mūsdienās gandrīz katram pavadonis ir mobilais telefons, man radās vēlēšanās, ka mēs varētu šīs te laimīgās atmiņas, mazās ikdienas laimītas, mazos lietas, ko mēs piefiksējam, kas mūs katru dienu iepriecina. Vai tā ir kafija, vai tas ir brīnišķīgs saulriets, vai tas ir smaids, vai bērna smaids, vai kāda lieta, ko mēs darām kopā, ka mēs varam to noķert un saglabāt. Un to var darīt arī ne digitālā, bet analogā veidā, bet iespējams, ka padarot to par mobilo aplikāciju, ir vieglāk to izdarīt ikdienā. Tātad es esmu radījis kaut ko tādu, kas saskaņā ar pozitīvo psiholoģiju un neirozinātni palīdz veicināt laimi ikdienā. Lai to izdarītu, patiesībā ideja radās Singapūrā, kad es biju tur. Tādu savukārt es viņu atvedu uz Austrāliju un dalījos ar cilvēkiem, bet izrādās, ka visvieglāk īstenot viņu bija
tieši Latvijā. Es izveidoju komandu, attiecīgi programmētāju un dizaineri, kas palīdzēja šo te ideju īstenot. Un līdz ar to tagad tas jau ir produkts, tas ir kaut kas tāds, kas ir pieejams. Pie tām pieejams bez maksas. Mobilā aplikācija The Happiness Jar, latviski viņu sauc par laimes krātuvi. Un tad es jums varēšu īsi izstāstīt, kāpēc viņi darbojas un kā viņi darbojas. Tātad, kad attiecīgi ir bijuši zinātniskie pētījumi, pozitīvajā psiholoģijā ir ticis uzdot šis jautājums. Kā tad vairot laimes sajūtu ilgtermiņā? Kā tas notiek? Un, teiksim, šis te kontrolētais eksperiments, kur ir attiecīgi cilvēki sadalīti 3 grupās. Vienai grupai ir katru dienu jāpiefiksē 3 lietas, par kurām viņi jūtas pateicīgi, priecīgi, laimīgi. Otra grupa, kura piefiksē 3 lietas, kas viņus neapmierina, par ko viņi grib žēloties, kas viņus kaitina. Un trešā grupa vienkārši piefiksē 3 jebkādus notikumus. Un tātad kaut kādas 2 nedēļas pieraksta šīs 3 lietas. Un šis te eksperiments pierādīja, ka cilvēki, kuri katru dienu 2 nedēļas pievērš uzmanību labajām lietām, ka katru reizi palielinās šis te ilgtermiņa laimes sajūta. Patiesībā cilvēki pat guļ labāk, jūtas labāk, dara vairāk, ja viņiem ir sajūta, ka viņi dzīvo laimīgu dzīvi. Un šo te sajūtu tātad pastāstīšu īsumā vēlreiz. Varbūt redzu, ka mums ir daudz jaunu cilvēku klāt. Tad sveiciens visiem no Sidnejas, Austrālijā. Priecājos, ka tagad mani dzirdat. Es esmu šodien šeit, lai pastāstītu par Happiness Jar, The Happiness Jar, jeb laimes krātuvi, ko esmu izveidojusi sadarbībā ar programmētāju un dizaineru Latvijā. Tā ir mobilā aplikācija, kas balstās pozitīvās psiholoģijas un neirozinātnes principos. Kāpēc es viņu izveidoju? Tāpēc, ka man ļoti gribējās, lai būtu iespēja šīs te pozitīvās psiholoģijas teorijas, idejas, atklājums pielietot praktiski un praktizēt ikdienā. Un tā kā mums visiem ir mobilie telefoni, tad kāpēc ne? Kāpēc lai to nedarītu katru dienu ar mobilā telefona palīdzību? Bet, kā vēlāk pastāstīšu, to var darīt arī pavisam bez mobilā telefona, tāpat izmantot šos pašus principus un vairot savu laimi. Tātad man tas, ko es esmu apguvusi Sidnejas universitātē, esmu apguvusi pozitīvo psiholoģiju un coaching psiholoģiju, to, kā strādāt ar cilvēkiem, kā palīdzēt cilvēkiem. Skatos, atkal daudzi nedzird, bet nu labi, redzēsim. Ir atkal tie, kas dzird. Tad, man atliek tikai stāstīt tiem, kas dzird, un acīm redzot, varbūt jāpamēģina pievienoties vēlreiz, kā es mēģināju pievienoties vēlreiz. Tā kā varat izmēģināt ienākt vēlreiz. Tātad, tas, ko mēs esam izveidojuši, ir balstīts uz vienu no šiem pētījumiem, kas tika darīts 2 nedēļu garumā, skatoties uz to, ka atkarīgs no tā, uz ko mēs vēršam savu uzmanību, veidojas mūsu ilgtermiņa laimes sajūta. Un katram ir šis te bāzes laimes līmenis, bet tas var attiecīgi no notikumiem, no tā, kā mēs skatāmies uz pasauli, var vainu būt augstāks vai zemāks. Un ja cilvēks fokusē savu uzmanību uz 3 lietām, par kurām viņš ir pateicīgs un priecīgs katru dienu, vai ja viņš fokusē savu uzmanību uz 3 lietām, kas viņu neapmierina, kaitina, par ko viņš gribētu sūdzēties, vai uz 3 jebkādiem notikumiem? Kādas ir starpības šīm te grupām? Izrādās, ka cilvēki, kas katru dienu pievērš uzmanību lietām, par ko viņi ir priecīgi un pateicīgi, jūtas pēc šīm 2 nedēļām daudz laimīgāki un paceļas viņu ilgtermiņa laimes līmenis. Tad pavisam vienkārši lieta pievērst uzmanību katru dienu labajām lietām, kas notiek, jo laime tas nav šis ekstātiskais, milzīgais prieks kaut kur nākotnē. Un daudz, diemžēl, kļūdās šādi domājot, es būšu laimīgs, kad es dabūšu paaugstinājumu, kad man būs vairāk naudas. Tā ideja ir būt laimīgam šeit un tagad. Un
vairāk mācīties šo te laimi sajust. Un tādā veidā mēs izveidojām šo te mobīlo aplikāciju, lai būtu iespēja katru dienu pievienot vienu laimīti, veidot šo personisko laimes stāstu, it kā unikālu laimes profilu. Un tad izveidojas šīs te krāsainā laimes trauks, kurā mums ir kopums uz to atmiņu kopums, uz kurām mēs gribam un varam atskatīties. Un tā ideja ir pavisam vienkārša. Ja mums ir šīs te labās atmiņas, un tas var arī nelikt mobilajā telefonā, tas var ierakstīt kladītē, katru dienu ierakstīt vienu mazo lietu, par kuru mēs esam laimīgi un priecīgi. Ja mums ir šis te atmiņu kopums, mēs varam paskatīties atpakaļ uz iepriekšējo mēnesi, uz iepriekšējo nedēļu, uz iepriekšējo gadu un teikt, tas ir bijis laimīgs, tāpēc, ka mums ir atskaites punkts. Un tajā brīdī, kad mēs nejūtamies tik labi, mēs paskatāmies atpakaļ un skatāmies, tur ir mūsu draugu smaidi, tur ir tās lietas, ko mēs esam redzējuši, kas mums patīk, mūsu ceļojumi, un sajust to, ka dzīve īstenībā ir pilna ar šīm te mazajām laimītēm. Un tas ir tas, ko es mācu, būt laimīgam šeit un tagad. Nevis atlikt laimi uz vēlāku laiku vai domāt, ka tikai daži veiksminieki ir laimīgi, bet piesavināties un zināt, ka katram šī laime ir savādāka, tāpēc arī šīs krāsainās bumbiņas. Katram šis laimes profils būs savādāks un laime var kļūt par resursu tad, kad ir grūtāks periods, jo mēs varam redzēt, kas ir tās labās lietas, kas mūs ir iepriecinājušas. Un izstāstīšu par to ideju. Tātad šajā mobilajā telefonā ir iespēja nospiest pievienot atmiņu, un mēs izvēlamies vai nu mēs to aprakstām vai pieliekam foto, un tas iekrīt mūsu laimes traukā. Tātad, kā jau teicu, aplikāciju esam izveidojuši Latvijā, un vēl tagad mums ir nedaudz mazāk kā 1000 lietotāji, bet mēs viņu palaidām tikai šī gada sākumā. Tā kā ceram, ka tā kļūs populāra visā pasaulē. Un šajā laimes traukā mēs izvēlamies, kādas krāsas bumbiņu mēs ieliksim. Jo ir Mārtiņa Seligmana teorija par laimes veidiem, ka ir dažādi ceļi uz laimi, un es domāju, jūs to arī būsiet pamanījuši, ka laime nav vienāda. Un tad mēs skatāmies uz to, ka laimes mirklis var būt pozitīvās emocijas, tas var būt aktivitāte, kas skriešana vai ceļojums, kas rada mums laimes sajūtu. Tas var būt attiecības būšana kopā, kas rada laimes sajūtu, vai nozīmība, kādas situācijas, domas, idejas, jēga un nozīme. Un šajā nozīmes sakarā mēs varam kādreiz būt laimīgi, arī, ka mēs esam kaut ko sapratuši grūtā situācijā, sarežģītā situācijā. Tad laime nevienmēr ir tāda smaidoša. Laime varbūt arī sapratni, ka man ir resursi, ka es esmu stiprs, ka sarežģītā situācijā es spēju ātri reaģēt un labi reaģēt. Vai laime, šita pēdējā bumbiņa, ir sasniegums? Laime bieži mums rada tas, ka mēs kaut ko esam izdarījuši labi, ka mēs esam sasnieguši savus mērķus. Tas ir darbības princips šai mobilajai aplikācijai, un tā ideja ir par šo daudzkrāsaino laimi, kas balstās uz Mārtiņa Seligmana, kas ir viens no pozitīvās psiholoģijas pasniedzējiem, ideju par šiem ceļiem uz laimi. Un mazliet tā pastāstīšu arī par katru no šīm idejām, jo katrai no tām ir nozīme arī laimes zinātnē un izpratnē par to, kā veidojas laime. Tad mēs esam izvēlējušies dzelteno krāsu par pozitīvo emociju krāsu. Un šis pozitīvās emocijas ir tas mirklis, tas prieks, kas rodas spontāni, kas rodas skatoties uz skaistu saulrietu, sajūtot kafijas smaržu no rīta, redzot bērnu smaidu. Tas ir tas emocijas sastāvs laimē, un tam nav jābūt lielam, tam ir jābūt svarīgam, ka mēs varam nosaukt to, jā, es šodien biju priecīga par to, ka es runāju ar jums, piemēram. Un šī ideja par pozitīvo emociju, pozitīvā psiholoģija nesaka, ka emocijām ir jābūt tikai pozitīvām, bet zinātnieki ir atklājuši, ka pozitīvo pret negatīvo ir jābūt apmēram 3:1.
ir jābūt apmēram 3 reizes vairāk pozitīvajiem, jo negatīvais bieži spēj mūs ietekmēt ilgāk. Tāpēc svarīgi uzkrāt, noķert, pamanīt šīs mazās pozitīvās lietas. Un vēl piebildīšu par laimes krātuvi. Mēs esam izveidojuši to tā, ka šīs te atmiņas laimītas saglabājas tikai uz jūsu telefonu. Tās neiet ne uz kādu serveri kaut kur tālu prom. Tās netiek, ar tām mēs nedalāmies kā Facebookā ar citiem cilvēkiem. Tas ir tas, ko mēs uzkrājam sev. Un tad mēs uzkrājam šīs te pozitīvās emocijas par mazām lietām. Jo tieši no mazajām laimītēm, no tā, ka mēs pamanām tās lietas, par ko mēs esam pateicīgi, tieši no tā veidojas ilgtermiņa laimes sajūta. Lūk, pozitīvās emocijas, tad aktivitāte, enjoyable activity, jeb aktivitāte, kas mūs iepriecina. Tas var būt sports, tā var būt pastaiga, garda maltīte, jebkas, kur mēs gūstam prieku no tā, ko mēs darām. Un daudziem ir paveicies, piemēram, es esmu laimīga par to, ka es varu strādāt šādu darbu, ka es varu palīdzēt cilvēkiem apzināties savus resursus, ka es varu strādāt ar šīm te idejām par laimi, ar to, ka var padarīt pasauli labāku. Tad, teiksim, šāda semināra vai webināra pasniegšana arī var būt pat par sevi laimīga sajūta. Tātad, jebkura aktivitāte, tas, kas mūs iepriecina, tātad pat kafijas dzeršana. Tātad tā ir laime, kas nāk no tā, ka mēs darām kaut ko. Bet bieži vien laime ir par kopā būšanu, par attiecībām. Un šeit ir arī būtiski pieminēt, ka garākais pētījums pasaulē, kur cilvēku dzīvēm seko vairāk kā 75 gadus, tas sauc Hārvardas granta pētījums, ko uzsāka ar Hārvardas universitātes studentiem, sekojot viņiem visas dzīves garumā. Viņi tātad tika pētīti un tika uzdoti dažādi jautājumi, un pētnieki gribēja noskaidrot, kas ir veiksmīgas dzīves pamati. Un šiem cilvēkiem ir sekots jau 70 gadus, daudz no viņiem jau ir aizgājuši. Un kā jūs domājat, kas bija šīs lielākās lietas, kas cilvēkiem bija laimīgas dzīves un izdevušās dzīves pamats? Izrādījās, un tika pētīti vīrieši. Šajā pētījumā tie visi bija studenti vīrieši. Un izrādījās šīs dzīves noslēgumā, ka tie, kuriem bija veiksmīgāka dzīve, karjera, attiecības, ka viņu centrāli, tas, ar ko viņi atšķīrās no pārējiem, nebija viņu intelektuālais koeficients, viņu atzīmes, viņu fiziskā sagatavotība, viņu veselība, tas bija attiecības. Visi šie cilvēki, kas bija laimīgi un veiksmīgi, viņiem bija stipras, noturīgas attiecības viņu dzīvē. Un izrādījās, ka vīriešiem bija svarīgas viņu bērnībā attiecības ar māti, un vēlāk attiecības pusmūžā ar partneri, ar cilvēku, ar ko viņi ir kopā. Izrādās, ka, ja mēs skatāmies cilvēka dzīves kontekstā, attiecības bieži vien ir vislielākais, visnozīmīgākais laimes pamats. Un tāpēc šī laimīta attiecību, mīlestības sajūta, šis sarkanās bumbiņas ir tas, ka, ja mēs jūtamies labi un priecīgi, mēs jūtamies tāpēc, ka mēs šo aktivitāti brīdi dalām ar kādu, ka mēs esam kopā ar ģimeni, ka mēs esam kopā, ka mēs redzam, piemēram, savu mazbērnu smaidu, kā varētu Eva varbūt pastāstīt. Tātad šis iespēja, ka attiecības ir laimes ceļš, un bieži tā ir. Nākošais aspekts, kā teicu, ir izpratne, jēga, nozīme. Meaning ir šis vārds angliski, tā ideja, ka kādreiz mēs saprotam kaut ko, kas ir lielāks par mums, ka mēs saprotam kādu kopsakarību, ka mēs saprotam kaut ko, kas mums ir nozīmīgs, vai arī, ka jūtam, ka tuvojamies saviem lielajiem mērķiem, ka padaram pasauli labāku. Ir cilvēki, kas spēj izturēt jebko saistībā ar to lielāko jēgas un nozīmes sajūtu. Piemēram, Viktors Frankls, kurš ir sarakstījis grāmatu Man's Search for Meaning, viņš izturēja koncentrācijas nometnes, badu, ciešanas, un daudzi tajās nometnēs nomira
gāja bojā, jo viņi zaudēja cerību. Viņam bija svarīgi savu teoriju, savu psiholoģisko teoriju nest pasaulē. Viņam bija svarīgi, ka tas, ko viņš zina, ko viņš grib pastāstīt pasaulē, ka tas nepazudīs līdz ar viņu. Un viņš noturēja cerību. Un viņš arī ir teicis, ka ja ir pietiekami liela jēga un nozīme, cilvēks var izturēt jebko. Un šīs laime, kas ir saistīta ar jēgu un nozīmību, kādreiz varbūt laime ciešanās, laime grūtajā brīdī. Apzināties, jā, ir grūti, bet es spēju to izturēt. Man ir dots tas, kas ir dots, tāpēc, ka es spēju to izturēt. Un līdz ar to šī bumbiņa reizēm nav tik saulaina un priecīgā pozitīvās emocijas, bet viņa ir tāda noturīga un nozīmīga. Un tālāk laimes kokteili ir sasniegumi. Jebkādi sasniegumi, mērķi, ko mēs izvirzam, katru dienu nostaigāt 3 kilometrus vai katru dienu izdarīt ko savai laimei, teiksim, katru dienu vai šodien izdarīt kaut ko priekš kādu citu cilvēku, būt labestīgiem, būt atsaucīgiem. Vai arī, kad mēs sasniedzam kaut kādu savu mērķi, uzrakstām bakalaura darbu, pabeidzam universitāti, izdarām jebko, kas mums ir nozīmīgs, finišējam maratonā. Bet jebkurš sasniegums, ko mēs saskatām kā savu sasniegumu, var būt arī iemesls būt laimīgiem, priecīgiem, kāds pabeigts projekts, kāds izdarīts darbs. Un pēdējā bumbiņa šajā laimes kokteilī ir daudzveidīgā laime. Mēs atstājām šo tiem gadījumiem, kad savīs vienā dažādi laimes ceļi, dažādi laimes veidi savīs vienā un ir grūti izvēlēties, kurš ir svarīgākais, šī daudzveidīgā, daudzkrāsainā laimīte. Un tas viss kopumā tiek ielikts šajā laimes traukā. Bet es arī pateikšu šeit noslēgumā, lieliskais atradums ir iespējams Happiness Jar, ko jūs varat ielādēt savos mobilajos telefonos. Bet tikpat labi to var darīt, ka to tikpat labi var darīt arī bez mobilā telefona. Jūs varat ieviest savu laimes dienas grāmatu vai pateicības dienas grāmatu, vai gluži vienkārši fizisku burku trauku, kurā mazas krāsainas lapiņas ierakstiet katru dienu vienu priecīgāko lietu. Un tai nav jābūt lielai lietai, bet katru dienu pat arī tādā skumjākā vai grūtākā dienā būs kāda lieta, kas būs priecīgāka par pārējām, kam būs šis saulstariņš klāt. Un ieliekam to, un ja to dara ar fizisku trauku, tad var uzkrāt visu gadu. Un gada beigās redzēt, ka ir 365 mazas laimītas. Ja to dara mobilajā telefonā, arī to vajadzētu darīt kā regulāru lietu, ka mēs katru dienu ieliekam kaut ko, ka mēs katru dienu pamanām, kas ir tās lietas, kas padara mūs laimīgas. Un tad Happiness Jar atļauj skatīties savu laimes profilu. Vai es esmu no tiem cilvēkiem, kam biežāk laime sagādā pozitīvas emocijas vai attiecības, vai varbūt sasniegumi. Un nav viena pareizā profila, vai viena pareizā ceļa uz laimi. Bet kas ir man šis, kāpēc es to stāstu? Es gribu vēlreiz vērst uzmanību, ka mēs esam savas laimes kalēji. Mēs izvēlamies savu attieksmi uz tām lietām, kas ar mums notiek. Un mēs izvēlamies, kā mēs savu laimi veidosim. Un ar šādiem maziem paradumiem, kā katru dienu piefiksēt tās labās lietas, mēs varam veidot šo te laimes paradumu. Un mēs varam ilgtermiņā veicināt šo sajūtu, man ir laimīga dzīve, jo tā sastāv no šiem mazajiem spilgtajiem brīžiem. Lūk, tas ir īsumā par Happiness Jar, ko varam ielādēt iPhone pagaidām. Tas ir bez maksas, tātad mēs esam izveidojuši to tādā veidā, ka Happiness Jar ir bez maksas. Ja jums nav iPhone, mēs strādājam arī pie mobilās versijas citiem telefoniem. Tad ienāciet mūsu mājaslapā un ielieciet savu kontaktu informāciju, lai varam paziņot, kad būsim to izveidojuši arī pārējiem telefoniem. Jā, tas varētu būt īsumā par The Happiness Jar. Un varbūt noslēgumā es pateikšu, ka es
uzskatu, priekš manis tas ir sasniegums, ka šī ideja, kas man radās gadu atpakaļ, tagad ir realizējusies un cilvēki to ielādē visā pasaulē, cilvēki to izmanto. Gribētos, lai vairāk cilvēki par to uzzina, tāpēc esmu gatava par to stāstīt. Bet tas ir mans ieguldījums padarīt pasauli ar katru dienu mazliet labāku un laimīgāku. Jo pozitīvā psiholoģija ir lielā mērā par praktiskajiem, vienkāršajiem ikdienas soļiem un paradumiem, par lietām, ko mēs varam darīt. Un tas ir kaut kas, ko es sapratu, ka es varu darīt, ka es gribu izveidot šo te mazo lietu. Patiesībā ideja radās lasot Elizabetes Gilberts blogu, kur viņa raksta par to, ka viņai ir laimes trauks, šī fiziskā burka, kurā viņa liek laimes lapiņas katru dienu. Un es padomāju, vai tad ir šī trauka mobilais ekvivalents, vai ir šāda lieta mobilajiem telefoniem, un es secināju, ka viņas nav. Un tas bija iemesls, kāpēc es to radīju. Es domāju, pasaulē būtu labāk, ja tāda lieta arī būtu. Mēs esam secinājuši, ka bērniem, jauniem, apmēram 4-8 gadu veciem, patīk spēlēties ar šo happiness jar ideju, jo viņi var sašķirot bildes, atmiņas un notikumus un salikt tās dažādās krāsās un izveidot savu laimīgo stāstu. Tā kā ir vēl daudz un dažādi pielietojumi. Gan sev, gan ģimenei. Mans ieteikums ir veidot jebkādu laimes vai pateicības rituālu, kas ir ikdienas rituāls. Mums, piemēram, ar vīru ģimenē ir tā, ka mēs katru nakti pirms gulēšanas pastāstam viens otram, par ko mēs šodien esam pateicīgi. Un tas it kā iedod toni katras dienas noslēgumā par to, kas ir tas, kas mums ir bijis šodien svarīgākais, un kas ir tas, par ko mēs esam pasaulē pateicīgi. Un līdzīgā veidā ar The Happiness Jar mēs radam un veidojam savu laimīgo stāstu, ja mēs pamanām šīs mazās lietas, par ko mēs esam priecīgi un pateicīgi. Es domāju, tas īsumā ir viss, ko es šodien gribēju pastāstīt. Eva, vai tu vēl joprojām tur esi? Jā, paldies. Īstenībā man tiešām ļoti, ļoti patika viss tas, ko tu stāstīji. Es ceru, ka jūs mani dzirdat. Un tas ir tas, ko tu tieši arī teici, kad, ja nu kādam nav pieejams šobrīd šī te aplikācija, tad forši šī ideja, ka to mēs varam darīt jebkā, teiksim, šajā pašā traukā, likt šīs te mazās laimītes, bet tas galvenais ir sākt darīt. Vai ne? Un es tev gribēju, varbūt tās tev ir kaut kāda receptīte, gan jau, ka tu jau arī stāstot minēji, un varbūt kāds jau notvēra, bet ko darīt tad, kad tev pietrūkst šīs te vēlmes, tagad es rakstu katru dienu, pateicos, bet es nejūtu, manā dzīvē joprojām notiek, pieņemsim, kaut kādas lietas, kas mani neiepriecina un tā tālāk. Ko darīt tad, kad nolaižās rokas? Es ieteiktu tā, tad, ja mēs to esam iesākuši darīt un esam darījuši jau kādu laiku, mums izveidojās resurss. Mēs varam tajā dienas grāmatā vai tajā mobilajā aplikācijā vai tajā burkā ieiet iekšā un paskatīties, kas ir tās lietas, par ko mēs esam bijuši laimīgi iepriekš. Un tas iedod papildus šo te sajūtu, ka laimīgās lietas ar mani notiek. Jo reizēm nolaižās rokas, reizēm ir smagākas dienas, bet kas ir svarīgi, ir regularitāte. Ir jebkuram tādam pozitīvam paradumam, nekas nebūs, ja mēs to nedarīsim. Un jebkurā gadījumā, tāpēc es veidoju to kā mobilo aplikāciju, lai tas būtu 20 sekundžu jautājums, ka es varu piefiksēt to labo lietu. Jo ja paradumu izveidot ir viegli, tad mēs to iespējams darīsim. Ja tas ir ļoti sarežģīti, mēs to nedarīsim. Ja mēs izveidojam dienas grāmatu vai trauku, mēs noliekam to redzamā vietā un turpat noliekam arī pildspalvu un lapiņas un padaram to pēc iespējas vienkāršu. Un tad, ja mēs kādu laiku jau esam to darījuši, tad tajos brīžos, kad nolaižās rokas, paskatieties atpakaļ, paskatieties, ko jūs jau esat sakrājuši. Paskatieties, tas kļūst par tādu personisko dārgumu lādi.
Tāpēc, ka šīs te mazās lietas, šīs krāsainās lietas ir šie te dārgumi. Un paskatoties atpakaļ, var atgūt šo te prieku, jo tā ir iespēja paskatīties un atcerēties. Un tas ir paradums, ka katru dienu es kaut kādā brīdī, vai to darīt, kā es teicu, vakarā, vai tad, kad tas notiek, bet ka katru dienu mana uzmanība tiek pievērsta labajam. Nevis es katru dienu atrodu, par ko es pažēlošos, par ko es neesmu apmierināta politikā, bet ka katru dienu es pievērsīšu kaut vai minūti laimei, tam, cik es esmu laimīga. Un katru dienu es tajā ieguldīšu mazliet. Un to ir svarīgi apzināties, ka tādā veidā, tikai tādā veidā darot to regulāri, veidojas šī ilgtermiņa uzlabojumi. Tikai tad, ja mēs kaut ko tiešām darīsim regulāri. Ļoti jauki. Paldies tev. Es nevaru, man tās ausis, man tik dīvaini liekas, ka man neviens nedzird. Un lūk, jau Sandra raksta, kad arī Sandras, teiksim, dzīvē ir šī pateicība. Un droši vien, ka daudzi mēs jau pasakamies par to, kas ar mums notiek, bet šis te formāts, šis te veids, man liekas, vēl vairāk mums tā kā paspilgtina, vēl vairāk tajā ikdienas, varbūt rutīnā, dod mums šo iespēju paskatīties atpakaļ, kas tad ir bijis, ja? Šāds te formāts, man liekas, kad redzi, kā Anna raksta kolosāli, ja? Tā kā es esmu tev ļoti, ļoti pateicīga par to, kad mēs tā varējām šodien uzzināt vairāk par šo tavu projektu. Visiem jums jau e-pastiņos ir vēstule, ar kuras palīdzību jūs varat nokļūt AIS šajā te mājaslapā un iepazīties vēl vairāk un arī pieteikties, ja jums nav vēl mobīlajam telefonam iespēju šo aplikāciju izveidot. Jā. Un pats galvenais jau ir darīt. Es vēl pateikšu. Un tiešām... Es vēl vienu lietu novērtēt. Priecīgu, laimīgu jauno gadu, droši, jo šodien sākas jauns mēnesis un jaunais gads pēc ķīniešu kalendāra, un savā ziņā ļoti zīmīgi, ka mūsu šita saruna ir šodien, jo sākas jauns cikls. Jaunā mēnesī ir ļoti labi sākt kaut ko jaunu un izvēlēties kursu uz manu laimīgo nākotni. Izvēlēties to, ka es izvēlos būt laimīgs. Un tāpēc brīnišķīgi, ka mēs to darām šodien, tagad, un es jums novēlu šo jauno ciklu, jauno gadu, ugunīgā gaļa gadu, lai tas būtu tiešām laimīgs, un lai jūs zinat katru dienu, kur ir šī laime. Mēs bieži novēlam viens otram laimīgu jauno gadu, bet ko tas nozīmē? Un es jums iesaku to piesavināties šo te laimi, piesavināties viņu katru dienu, un radīs šo te laimīgo jauno gadu, sākot šodien. Man vairs nav ko piebilst. Es arī jums visiem novēlu laimīgu jauno gadu. Un tiešām fantastiski mums ir salicies viss. Un mēs pat īstenībā to nemaz tā neplānojām. Bet viss jau notiek tā, kā tam ir jānotiek. Un ka tieši šodien bija šī tikšanās. Un ka tieši šodien jūs uzzinājāt ko jaunu, kas var atkal jūsu dzīvi padarīt laimīgāku, gaišāku un piepildītāku. Par to man ir liels prieks. Un vēlreiz paldies, Aija, tev, un es ceru, ka varbūt tās dzīve mūs savedīs vēl kopā, un mēs vēl kādas labas lietas piedāvāsim cilvēkiem, un līdz ar to arī darīsim pasauli labāku. Paldies, un paldies jums visiem. Paldies. Un uz tikšanos. Paldies jums visiem. Paldies. Es saku pagaidām tā.